Čau! Šodien par trīniekiem, par cilvēkiem, kuri ir dzimuši 3., 30., 21. un 12. datumā, jebkurā mēnesī, jebkurā gadā. Šo cilvēku stiprās puses noteikti ir zināšanas, viņi ir zināšanu guru un viņi ir labi skolotāji, viņi ir ļoti mērķtiecīgi. Tās ir viņu stiprās puses, viņi ir ļoti labi vadītāji, jo viņi darbojas uz analīzes pamata, tātad skaidrs prāts. Un negatīvās puses ir, viņi var būt principiāli līdz ar to un kategoriski, jo viņi uzskata, ka es visu zinu. Viņi bieži var teikt, es zinu, es taču zinu, nestāsti man, neuzklausīt līdz ar to cilvēku, slinki, līdz ar to arī, kad cilvēks visu zina, viņš vairs neredz pēc kā tiekties. Un piemīt tādas lietas kā tukšvārdība un azarts. Taču fokusēsimies vairāk uz pozitīvajām lietām, jo tiešām šiem cilvēkiem ļoti viegli padodas zināšanas. Viņi paši var teikt, kad nē, bet ja salīdzina ar citām enerģijām, tad noteikti viņiem jau no bērnu kājas padodas. Mazi bērni, viņi ir ļoti ziņkārīgi, viņi grib visu zināt, viņi līdz ar to ir ļoti aktīvi, viņi grib visu kaut ko pamēģināt un uzzināt un saprast. Un ir arī bērni, kuri daudz lasa, un viņi izlasa, un viņi jau zina un atcerās. Tas var arī radīt tādu, protams, slinkumu, kad var rasties situācija, kad nesaprot, kāpēc bērns nemācās, viņš negrib mācīties. Pieņemsim, viņš ir trešās enerģijas ietekmē, bet viņam nepatīk mācīties. Tas visdrīzāk tāpēc, ka viņš uzskata, ka viņš to zina, vai arī viņam to nevajag zināt. Ļoti viltīgi, Tātad šie cilvēki ir ļoti labi skolotāji, jo viņi māk pasniegt zināšanas, Tas ir mentorings, darba vadīšana, uzraudzīšana, balstoties uz analīzi. Tie ir cilvēki, kas vislabāk māk analizēt, īpaši pačukstēšu, ja viņu dzimšanas datumā ir trīnieks kā tāds. Tie ir, pieņemsim, 93. datumā dzimuši vai martā dzimuši vai 31. datumā. Tad noteikti šie cilvēki ir ļoti efektīvi. Viņi labi, tā teikt, spēj iefiltrēties darba tirgu, un sevi realizēt. Profesionālajā jomā, tur, kur ir darbs ar analītiku, ar skaitļošanu, rēķināšanu, statistiku un tam līdzīgi visi datori un tam līdzīgas lietas. Šiem cilvēkiem patīk ļoti arī runāt, Viņi aizstāvē sevi, jo viņiem ir liela zināšana un bagāža, un grūti viņus apstrīdēt. Un mūsu pasniedzējs teica, ka ar šiem cilvēkiem bez maksas nestrīdieties. Jo apstrīdēt viņus tiešām ir grūti, viņiem vienmēr būs kaut kādi fakti un argumenti, un arī sistēmā, kurā viņi dzīvo. Šie cilvēki ir sistēmas cilvēki, viņi pārņem kaut kādu instrumentu, kas veido viņus, sasistematizē viņu, tā teikt, dzīves principu, pēc kā viņi vadās. Protams, tā ir tā kā kastīte, ierobežošana, bet tajā pašā laikā viņi pārņem tikai to, kas ir efektīvi, kas ir izdevīgi, kas dod kaut kādu rezultātu, konkrētu naudā izsakāmu, materiālajā vērtībā izsakāmu. Viņi šo vērtību tā kā šim te instrumentam piemīt šī vērtība, un viņi ar to iet pa dzīvi, Viņi to pārņem un negrib atlaist, un līdz ar to var izprast tā kā stūrgalvība. Vēl, labi skolotāji, labi analītiķi, tie ir cilvēki, kas parūpējas par pārējiem, pirmie, Īpaši vīrieši, sievietēm ļoti patīk tāda tipa vīrieši, jo viņi pamana, kas ir nepieciešams sievietei, un viņi tiešām rūpējas visvairāk par savu sievieti, kā citas enerģijas. Viņiem tas sanāk dabiski, bet tajā pašā laikā arī bēsi, pieminēšu, ka tas ir tāds aprēķins, ka tā ir analīze struktūra, viņi tā kā spēj to nokontrolēt.
ievērot. Un, jā, tad ļoti ērti forši partneri, nezinu, vai var nosaukt donžuāni, kad viņš vienmēr spēs kaut kā sievietī, pieņemsim, vīrietis iepriecināt. Ja? Un sieviete, protams, viņa vienmēr rūpēsies par visiem saviem bērniem un vīru un vecākiem. Un, viņai pirmais vārds ir man vajag to izdarīt, jo būs rezultāts. Jo tas ir izdevīgi. Ja? Es to darīšu, jo tas ir izdevīgi. Ja es to izdarīšu, tad man būs. Ja es to neizdarīšu, tad man nebūs. Kas vēl par trīniekiem? Jā, noteikti, ja gribat iepriecināt savu partneri, ja viņš ir cilvēks ar enerģiju 3, pasakiet viņam, cik viņš ir gudrs, ja? Tādu komplimentu. Paslavējiet viņu par zināšanām, ka viņš ir ļoti zinošs un kā viņš tik daudz var zināt. Tas ir tāds ļoti efektīvs kompliments, kas cels viņu spārnos, un noteikti tā nav manipulēšanai, jā, jūs to darat no sirds, jā, jums vienkārši gribas padalīties, iepriecināt, un tad ziniet, ka mērķi jūs trāpiesiet tieši tad, kad pateiksiet šos te vārdus par zināšanām. Kas vēl ir par trīnieku? Jā, viņus apstrīdēt ir grūti. Un ļaujiet viņam izrunāt visu, kas ir uz sirds, un varbūt mudiniet viņu uz tādām sirsnīgām cilvēciskām sarunām, uz empātiju, uz jūšanu, uz iekšējo pasauli, uz sevi vērstu, jā, noņemt to aprēķinu, vairāk nofokusēties uz viņu, ko tad tu jūti, un kā tad tu gribi patiesībā, un kas tad tev ir svarīgi, un ko tava dvēsele grib. Ziniet, tādus jautājumus, jā, lai viņš pievēršās uz sevi, lai viņš iemācās atpazīt savas sajūtas, jo visdrīzāk viņš viņas laika gaitā ir iemācījies tā kā ignorēt, diemžēl. Ignorēt, jo ir tas vajag, ir tas izdevīgi, jā, tā frāze, vajag, lai būtu efektīvi. Un tur, kur ir tas efektīvi, tur tā kā šīs sajūtas, viņas tiek tā kā maliņā pastumtas. Un tas ir viņa enerģijas resurss, trīnieka enerģijas resurss, tādas sarunas par jūtām, par sajūtām un dvēseliskas tādas sirsnīgas sarunas. Jā, viņi ir ļoti azartiski cilvēki, ja viņiem kaut kas ir padomā, viņi ir kaut ko ir ieinteresēti, tad viņi noteikti azartā viņi var šo te azartu jau izprovocēt paši, tā kā sadomājoties, iedomājoties, izfantazējot tajā notikumā, kas būs, tad, kad tas notiks. Un reāli viņi var pat pie realizācijas nenonākt, jo arī tā analīze, kas notiek galvā, viņa var arī neiziet, tā teikt, uz papīra neparādīties un darbībā arī neparādīties, jā, un tā kā cilvēks ir mīnusā, viņš iekrīt slinkumiņā un uzskata to, ka analīze jau ir darbs, jo reāli analīze, pastāvīga analīze, viņa nogurdina. Un tā kā cilvēks, viņš tā reāli var pateikt, es esmu noguris, ko tad izdarīju? Es analizēju. Jā, tas viņa smadzeņu darba process, viņš paņem daudz resursus. Un līdz ar to te būtu jāatrod balans darbos un analīzē. Kopumā laikam par svarīgākajām trīnieku īpašībām tas ir viss. Jā. Tad nākamajā video par 4. enerģiju, par īpaši radošo, kreatīvu ideju, kas pārsteidz visus ar saviem nestandarta risinājumiem.